Tā, šodien ir 8. maijs, 2017. gads, un tāpat arī kā pagājušajā gadā veidojām video materiālu par zivju nārstu vietu veidošanu Kaibalā, Daugavā. Arī šodien būs tāds materiāls par šo te ligzdu veidošanu un likšanu. Tā, šodien veidosim video sižetu ar Arvīdu Žukeli. Viņš mazliet iepazīstinās ar ligzdu veidošanas procedūru un pastāstīs arī šo to par zivīm un par nārstošanu. Vispirms parādīsim, kāda ir tā nārsta ligzda. Tātad no skujām sasiet saišķis, kuram apakšā piesien atsvaru, lai viņa nepeld, lai viņa grimst un turās netālu no grunts uz čādas pudeles ir uzrakstīts, ka tā ir nārsta ligzda. Parādīsim tātad, kā tas viss dabā notiek. Tātad ņemam ligzdas. Un Arvīd, kas tātad parūpējās par šo te ligzdu veidošanu? Pamatā roga dzintars. Mežā skujas sagatavoja no Cirsmas Oltes komanda, un kopā mēs tagad ieliksim Daugavā viņas. Šeit kopā jau ir daļa ielikta, ir 200 ligzdas. Nu tad daudz cilvēku kopīgs darbs, ja? Jā, tas ir daudz cilvēku kopīgs darbs, nu un rezultāts ir ļoti labs parasti. Jo zivis nārstos skujām, ikri tiek saglabāti, izšķiļās un jādomā, ka mēs pavairojam zivis. Kā tu domā, šogad daudz augstāks pavasaris kā citu gadu? Nārsts vēlāks, ja? Pagājušajā gadā ar dzintaru šajā laikā tieši pārbaudījām, jau ligzdas bija pilnas ar oranžiem mirkļiem, jā. Jā, šeit var redzēt jau saliktās nārstu ligzdas. Visas tās pudeles, kuras peld, tās ir jau ieliktās. Vairāki 10 jau ir ieliktas. Parādīsim, kā tas dabā notiek. Šīs ir sagatavotas nārsta ligzdas. Darbs bez dažiem citiem vārdiem citreiz neveicās nemaz. Viņa piemirkst, skuja piemirkst un nogrims uz grunts.
Rādi, kā jāliek liktas. Viņa grimst, jā. Smaga. Nu, paldies, jā, par darbu.